Atklājām acis tu vēr, nav neviens tāds kā tu. Gaisma, kas tumsībā spīd, ārā no pelniem mūs cel, nav neviens tāds kā tu. Ūdenī vīnā tu vēr, atklājām acis tu vēr, nav neviens tāds kā tu. Gaisma, kas tumsībā spīd, ārā no pelniem mūs cel, nav neviens tāds kā tu. Mūsu Dievs lielāks, mūsu Dievs stiprāks, augstāks tu Dievs un pār visiem pārāks. Mūsu Dievs dievē, varens viņš spēkā, mūsu Dievs, mūsu Dievs. Mūsu Dievs lielāks, mūsu Dievs stiprāks, augstāks tu Dievs un pār visiem pārāks. Mūsu Dievs dievē, varens viņš spēkā, mūsu Dievs, mūsu Dievs. Ūdenī vīnā tu vēr,
mūsu Dievs dziedē, varens viņš spēkā mūsu Dievs, dzied ticībā, mūsu Dievs lielāks, mūsu Dievs stiprāks, augstāks un Dievs un par visiem varens, mūsu Dievs dziedē, varens viņš spēkā mūsu Dievs, mūsu Dievs. Mūsu Dievs ir lielāks, viņš ir stiprāks pār jebkuru situāciju. Viņš ir pārāks par visiem ķēniņiem, kas šeit uz zemes. Un viņš ir mūsu dziedinātājs. Viņš nāk savā spēkā un atbrīvo mūs, dziedina mūs, halleluja. Mūsu Dievs lielāks, mūsu Dievs stiprāks, augstāks un Dievs un par visiem pārāks. Mūsu Dievs dziedē, varens viņš spēkā mūsu Dievs, mūsu Dievs. Mūsu Dievs lielāks, mūsu Dievs stiprāks, augstāks tu Dievs un par visiem pārāks. Mūsu Dievs dziedē, varens viņš spēkā mūsu Dievs, mūsu Dievs. Halleluja, slāva Tev, Jēzu. Mūsu Dievs ir pārāks, mūsu Dievs ir stiprāks. Halleluja, viņš ir stiprāks. Halleluja, slāva Tev, kungs. Halleluja, viņš maina neiespējamo. Viņš maina neiespējamas situācijas. Viņš dara mīkstas sirdis, kas varbūt likās cietas un nekād neatbrīvosies no šīs cietības, bet viņš ir tas, kas kausē mūsu sirdis. Viņš ir tas, kas maina mūsu domas. Tas ir tāpēc, ka mēs saskaramies ar viņu žēlstību, ar viņu mīlestību, kungs, ka mēs piedzīvojam Tavu baigi, Tavu klātbūtni, Tēvs, tad mainās pilnīgi viss, mūsu būtība mainās. Halleluja, slāva Tev, kungs, halleluja. Halleluja, es pateicos, ka Tavu Labrīt! Šodien ir brīnišķīga diena. Dievs iepriecina mūs ar savu klātbūtni, ar savu vārdu, ar savu mīlestību. Un palūksim. Dārgais debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par to, ka mēs varam būt Tavi bērni, kungs. Mēs tiešām no sirds pateicamies, ka mēs varam sanākt kopā šī vietā, kungs. Ka mēs varam būt vienotībā, kungs. Halleluja, Tēvs, ka mēs varam būt Tavā mīlestībā, mēs varam būt Tavā svētajā garā, ka mēs varam būt Tavā vārdā. Mēs Tev pateicamies, Tēvs, par šo bezgalīgo mīlestību, ka Tu mūs iemīlēji tad, kad mēs vēl bijām grēcinieki, kungs. Un mēs lūdzam, Tēvs, dod mums šo mīlestību, lai mēs varam mīlēt citus cilvēkus vēl vairāk un vairāk, kungs, lai mēs nebūtu vienaldzīgi, Tēvs. Un mēs Tev aicinām, dārgais svētais gars, Tu esi mūsu skolotājs. Tu esi tas, kas mūs māca visās lietās. Un mēs Tev aicinām, dārgais svētais gars, māci mums, atklāj mums savu vārdu, kungs, iedod dzīvi, atklāsim par savu vārdu, kungs, halleluja, lai mēs nebūtu sausi, bet lai mēs būtu dzīvi, lai mēs būtu piepildīti, gan ar vārdu, gan ar Tavu garu, Jēzus Kristus vārdā. Amen! Un šodien paskatīsimies tādu tēmu, ko mēs mums ar Zandu jau kādu laiku jau tas virmo praudja. Tagad ir vasaras laiks, un mēs dabā arī varam vērot dažādas šīs augļu ienākšanos. Un izlasīsim vēstuli Galatiešiem par gara augļiem no 5. nodaļa no 1. līdz 26. Izlasīsim visu šo rakstvietu. Un šeit rakstīts, svabadībai Kristus mūs ir atslabinājis. Tad nu stāviet stipri un neļaujieties atkal iejūgties kalpības jūgā. Redziet, es Pāvils saku jums, ja jūs tiekat apgraizīti, tad Kristus jums nekādā ziņā nepalīdzēs. No jauna es apliecinu katram cilvēkam, kas tiek apgraizīts, ka viņam jāizpild visa bauslība. Jūs esat šķirti no Kristus
ja jūs bauslībā gribat tapt taisnoti. Jūs esat žēlastību pazaudējuši. Mēs garā gaidām un ceram uz ticības pamata iegūt taisnību. Jo Kristu Jēzu nedz apgraizīšana, ko spēj, nedz neapgraizīšana, bet ticība, kas darbojas mīlestībā. Jūs bijāt skaistā gājienā, kas jūs ir kavējis paklausīt patiesībai. Šis mudinājums nenāk no tā, kas jūs aicina. Nedaudz rauga saraudzē visu mīklu. Es paļaujos uz jums ticībā tam kungam, ka jūs nepieņemsiet svešas domas, bet tas, kas jūs sajauc, saņems sodu, lai būtu kas būdams. Bet ja es, brāļi, sludinu apgraizīšanu, kamdēļ tad es vēl topu vajāts? Tad jau Kristus krusta piedauzība ir beigusies. Kaut jēli tie sagraizītos, kas jūs musina, jo jūs, brāļi, esat svabadībai aicināti, no arī māsas, kā Igars teica. Tikai ne tādai svabadībai, kas dod vaļu miesai, tu pretim kalpojiet cits cita mīlestībā. Jo visa bauslība ir vienā vārdā izpildīta, proti. Tanī, tev būs savu tuvāko mīlēt kā sevi pašu. Bet ja jūs savā starpā kožaties un ēdaties, tad pielūkojiet, ka jūs cits citu neapriet. Bet es saku, staigājiet garā, tad jūs miesas skārību savaldīsiet. Jo miesas tieksmes ir pret garu, bet gara tieksmes ir pret miesu. Jo šie divi viens otram stāv pretī, ka jūs nedarāt to, ko gribat. Bet ja gars jūs vada, tad jūs vairs neesat padoti bauslībai. Bet zinām ir miesas darbi. Tie netiklība, nešķīstība, izlaidība, elku kalpība, buršana, ienaids, strīdi, nenovīdība, dusmas, ķildas, šķelšanās, ķecerība, skaudība, dzeršana, dzīrošana un tam līdzīgas lietas, par kurām es iepriekš saku, kā jau esmu sanāk sacījis. Tie, kas tādas lietas dara, nemantos Dievu valstī. Bet gara auglis ir mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība. Pret tādām lietām nav bauslības, bet tie, kas Kristum pieder, ir savu miesu krustā situši līdz ar kaislībām un iekārošanām. Ja dzīvojam garā, tad arī staigāsim garā. Nedzīsimies pēc tukša goda cits citu izaicinādam un cits citu apskauzdam. Amen? Amen. Un šeit Pāvils runā par, sākumā viņš runā par šo galatiešu neprātu, kad viņi mēģināja ar bauslību iemantot Dievu labvēlību. Un viņš tālāk virz to visu, ka visa bauslība ir vienā vārdā izpildām, proti, tev būs savu tuvāko mīlēt kā sev pašu. Un tālāk viņš uzskaita šos miesas darbus un pāriet uz gara augļiem. Un iepriekš viņš runā par gara dāvanām, bet šī vēstulē viņš runā par gara augļiem. Un tāda vienkārši, teiksim, salīdzinot atšķirība ir, kad gara dāvans ir tās, ko Dievs mums dāvina, svētais gars mums uzdāvina. Tas ir līdzīgi tā kā Ziemassvētku eglīti un mantiņas mēs viņā sakarinām. Viņas nav izaugušas, bet kāds viņas ir ielicis eglītē. Eglīte ir skaisti izrotāta, dažādas bumbiņas, dažādas zvaigznes. Un ar gara dāvanām, kur mēs saņemam, ja, kur, kā rakstīts, ka svētais gars viņas iedod mums. Bet gara augļi, tas ir process, uz ko Dievs mūs aicina, lai tas noformētos un izveidotos un izaugtu mūsu dzīvē. Un tātad paskatīsimies tuvāk šos gara augļus. Tātad ir deviņi gara augļi. Tātad pirmais, ko Pāvils saka, viņš saka mīlestība. Mīlestība, bez nosacījuma, nesautīga attieksme pret Dievu un cilvēkiem, kas meklē, lai būtu labāk citiem, nevis savu izdevīgumu. Ja? Tad nevis savu izdevīgumu vai egoismu piepildījumu, bet kas ir vienkāršiem vārdiem sakot, kas skatās uz citiem un kam ir svarīgi citi un kas iesaistās citu cilvēku dzīvē, lai viņiem palīdzētu. Un tātad Korintiešu vēstule 13. nodaļa vien runā par to, ka mīlestība ir pacietīga, laipna. Un
Jāņa evaņģēlā mēs lasām 13. nodaļā, kur Jēzus iedod jaunu valsti saviem mācekļiem. Viņš saka, mīliet cits citu, un no tā, kā jūs mīlat, no tā, ka ir šī mīlestība jūs starpā, citi cilvēki redzēs, ka jūs esat mani mācekļi. Ja domājaties, cik tas ir svarīgi. Tur nav rakstīts, ka no kaut kāda ārkārtīga mūsu garīguma vai superzināšanām vai kaut kādām superspējām, bet no mīlestības mūsu starpā citi cilvēki pazīst, ka mēs esam Kristus mācekļi. Ja? Cik tas ir svarīgi? Amen? Amen. Otrais tātad gara auglis ir prieks. Prieks ir dziļa, pastāvīga sirds apmierinātība Dievā, iekšējs prieks, kas nav atkarīgs no ārējiem apstākļiem. Un Filipiešiem 4.4 saka, priecājieties iekštā kunga vienmēr. Tas tāds vecais tulkojums, iekštā kunga, mēs šodien tā nesakam, bet mēs varētu teikt, priecājieties tajā kungā vienmēr. Ka šis prieks, ka viņš ir mūsos, tāpēc, kas ir debes valstība? Debes valstība ir taisnība, miers un prieks svētajā garā. Un prieks ir ārkārtīgi svarīgs faktors, ja? Un tas ir viens no gara augļiem. Citreiz mēs redzam, kad ir cilvēki, kas ticīgi cilvēki, kalpotāji, bet tu pasties uz viņu, viņam vispār smaida nav sejā. Vispār nav smaida sejā. Un es domāju, kāpēc cilvēks, viņš tā kā ir nodevies Dievam, viņš kalpo, viņš dara lietas, bet viņa dzīvē nav prieka. Ja? Bet debes valstība ir taisnība, miers un prieks. Ir jābūt priekam. Un šis prieks, kā Bībele saka, viņš nav saistīts ar to, ko mēs redzam, ko mēs dzirdam, ko mēs saņemam, bet šis prieks, viņš nāk no tā kunga. Viņš nāk no tā kunga. Viņš nāk no šīm attiecībām, ka mēs apzināmies to, ka Dievs mūs mīl un mēs mīlam viņu. Mēs apzināmies to, ka Dievs ir mūsu tēvs un kā Bībele saka, viņš ir izlējis pār mums dievbērnības garu, ja? Kas liek mūs saukt aba tēt. Ja? Mēs, kad bijām Izrēlā, tur pludmalē bērni skraid ūdeni un sauc aba. Un Dievs grib arī, lai mēs kā tādi bērni, ja? Kā ja es teicu, esiet kā bērni, nesiet pārāk intelektuāli, pārāk nopietni, bet ejiet pie tēva, skrieniet pie tēva katrā situācijā un sauciet, tēvs, palīdz man, dod man prieku, dod man izrāvienu, dod man izlaušanos, ja? Es netieku pats galā. Un šis prieks, kā ja es saku, lai jūsu prieks taptu pilnīgs, ja? Tad ir kaut kas tāds, kas ir jāaudzē mūsu dzīvēs. Amen? Ir dažādi cilvēki pēc rakstura, ir tādi introverti, kas ir uz iekšu vairāk orientēti, un ir tādi, kas uz āru, un viņi izvēs tādi ļoti tādi visiem tā kā čau, kaut viet, bet citi cilvēki, viņi ir tādi vairāk noslēgti. Bet tas nav saistīts ar to mūsu būtību, tāpēc, ka tā ir Dieva būtība mūsos. Tā ir svētā gara būtība mūsos, tas ir svētā gara auglis mūsos, prieks. Amen? Amen. Trešais tātad gara auglis ir miers. Kas ir miers? Miers ir iekšēji drošība un harmonija ar Dievu un cilvēkiem pat grūtību laikā. Un Jāņa evaņģēlija 14.27 saka, Jēzus vārdi, mieru es jums atstāju, savu mieru es jums dodu. Jēzus ir miera ķēniņš. Jēzus ir miera ķēniņš. Un viņš saka, ka viņš savu mieru mums dod. Es domāju, ka viņam pietiek miers visiem. Amen? Amen. Amen. Ja viņš ir miera ķēniņš. Un šodien šī steiga cilvēku dzīvēs, kad cilvēks skrien un piepildās ar satraukumu, ar stresu, visādi šīs trauksmes. Tas ir miera trūkums. Tas ir miera trūkums. Tādā vietā, lai apstātos, lai satiktos ar Dievu, lai iedzinātos viņu vārdā, lai smeltos mieru tajā, kuram pieder viss miers. Cilvēks skrien un domā, ka kaut ko noķers. Ko tu noķers? Ko tu noķers, ja? Tas ir vajadzīgs miers. Un tas ir gara auglis, ja? Tas ir gara auglis. Ceturtais ir pacietība. Pacietība ir spēja izturēt grūtības, pārbaudījumus, gaidīt un piedot, nezaudējot mieru.
Kolosiešiem 3. nodaļa, 12. 13. saka, esiet pacietīgi un panesiet cits citu. Ja, tad pacietība arī ir gara auglis, kas izveidojas mūsos, ka mēs spējam iziet cauri grūtībām un pārbaudījumiem. Tāpēc, ka mūsu dzīvēs netrūks grūtību un pārbaudījumu. Amen? Vismaz manā dzīvē viņas netrūks. Es viņas negribu, bet es ar viņām sastopos. Jautājums ir nevis tajā, vai viņas būs vai nebūs. Bībele skaidrs saka, ka mums visiem būs kaut kāda veida grūtības. Bet jautājums ir tajā, kā es reaģēju, kāda ir mana attieksme attiecībā pret šīm grūtībām. Vai es zaudēju mieru, vai es zaudēju pacietību, vai es sāku krist panikā, vai es vienkārši eju cauri, paļaujībā uz Dievu un izēju cauri kā uzvarētājs. Tas ir tas, ko Dievs grib, šī uzvaras dzīve. Kas tad ir? Vai tad mēs paši spējam kaut kādas šīs uzvaras iznest, ja? Bet svētā gara spēkā mēs to spējam. Ja? Svētais gars mūsos spēj mūs izvilkt cauri šīm grūtajām situācijām, izvilkt cauri nevis vienkārši kaut kā knapi, bet izvilkt cauri kā uzvarētājs. Iznest cauri uz saviem spārniem. Ja? Un tad viena no šīm dāvanām, kas mums ir vajadzīga, ir šī pacietība. Ja? 5. ir laipnība. Ja? Un citos tulkojumos ir rakstīts būt labam. Ja? Tātad šis vārds, mēs viņu redzam Bībelē, ja mēs lasam Lūkas evaņģēliju 18:19, ir rakstīts, kad Jēzus uzrunāja un teica labo mācītāju, tad Jēzus viņam atbildēja, bet Jēzus viņam sacīja, ko tu mani sauc par labu, neviens nav labs, izņemot vienīgi Dievu. Un varbūt pirmā brīdī liekas, tā kā jocīgi, kāpēc viņš tā saka, bet būtība ir tajā, kad šeit Jēzus runā par to, ka būt labam, tas ir ļoti augsts morāls, tīrības un uzvedības standarts, ka neviens cilvēks pats par sevi nav spējīgs būt labs. Cilvēks pats par sevi nav spējīgs būt labs, tāpēc, ka tas ietver Dievu standartu. Ja? Un cilvēks visvecā darīja pierādīja to, ka neviens cilvēks nebija spējīgs piepildīt bauslību. Neviens nebija spējīgs piepildīt. Un tātad būt labam pēc savas būtības cilvēks nav spējīgs. Ja? Cilvēks nav spējīgs. Bet mēs to spējam kopā ar Svēto garu. Svētais gars mūsos palīdz izveidot šo laipnību, ka mēs kļūstam labi attiecībā pret citiem. Un tas nozīmē, ko tas nozīmē? Tas nozīmē sirsnīga, draudzīga attieksme, kas izpaužas darbos. Ja? Efeziešiem 4:32 saka, esiet cits pret citu laipni. Laipni vai labi, mēs sakam, ja? Laipni vai labi. Un es domāju, katrs ir saskāries, ka tas nav viegli pareizi, būt vienmēr tādam atsaucīgam, draudzīgam un tiekties uz šiem standartiem savās dzīvēs, īpaši tad, kad ir spiedīgi apstākļi, kad trūkst laiks, kad ir kaut kāds spiediens, ja? Mums gribas sākt rūkt uz citiem. Pareizi, es domāju, ka ne jau tikai man. Bet Svētā gara spēkā mēs spējam tādu būt. Ja? Un tā ir Dieva griba, lai mēs formējam sevi šīs rakstura īpašības. Amen? Citreiz ir tā, ka cilvēki mēģina Dievu novilkt savu standartu līmenī. Bet mēs nevaram Dievu novilkt savā līmenī. Mums ir jāpaceļās viņa līmenī. Amen. Tāpēc, ka viņam ir savi standarti, viņam ir savi šie morāli standarti, savi uzvedības standarti, savi tīrības, savu svētumu standartu, un mums kā cilvēkiem ir jāpaceļās viņu standartus. Bet mēs savā spēkā to nespējam. Ja? Bet Svētā gara spēkā mēs to spējam. Kopā ar viņu mēs to spējam. Amen? Amen. Tātad sestais auglis ir labprātība. Un, ko tas nozīmē? Tas ir tāda aktīva vēlme darīt labu un palīdzēt citiem. Ja? Galatiešiem 6:10 saka, darīsim labu un it īpaši, darīsim labu visiem un it īpaši saviem ticības biedriem. Ja? Kad šī labprātība, ka tev ir tāda atvērta attieksme pret citiem, pret saviem tuvākajiem, ka tu esi gatavs palīdzēt. Nevis tu nolēc tādas
sienas, ja, kad neviens mani neaiztiek, kad es dzīvoju savu dzīvi, jūs dzīvojat savu dzīvi, kā šodien Rietuma Eiropā diezgan populāri. Tu man neaiztiec. Tu man neaiztiec, tu dzīvo savu dzīvi, es dzīvoju savu dzīvi. Katrs savā kambarītī. Un pienāk vecumdienas, un cilvēki ir ārkārtīgi vienturi. Un tālāk ir 7. gara auglis ir uzticamība, citos tulkojumos ir rakstīts ticība. Uzticība Dievam un cilvēkiem, turēšanās pie patiesības. Atklāsmes grāmata 2.10 saka, esi uzticīgs līdz nāvei. Tātad, robežu nav, mums ir jābūt uzticamiem līdz nāvei. Un šeit ir jautājums, kā mēs turam savus solījumus. Un interesanti, ka cilvēki biežāk tur savus solījumus darba vietās, kaut kur sabiedrībā, bet vismazāk cenšas turēt savus solījumus tieši ar saviem tuviniekiem. Bet tur ir sākums. Sākums ir tieši ar ģimeni, ar bērniem, ar savu vīru vai sievu vai vecākiem turēt šos solījumus. Un Dievvārds saka, ka Dievs ir taisns un uzticams. Ja? Taisns un uzticams. Tā ir viņa būtība, tas ir viņa raksturs. Un tāpēc arī Dievs dod šo izceļ, šo gara augli, ka tas ir jāveido, ka tam ir jānoformējas mūsu dzīvēs. Šī uzticamība, jeb ticība, ka arī mēs esam uzticami. Jo, kā Zalmana pamācība saka, kad neuzticams cilvēks ir tā kā sapūs zobs. Tu uz viņu neko nevar uzkost, vispār neko. Ja. Kā tur bišķi pieskaries jau sāpē. Bet jautājums ir tajā, cik mēs esam uzticami. Ģimenē, cik mēs esam uzticami. Darba vietās, cik mēs esam uzticami. Draudzē, ja Dievs iedod kaut kādu uzdevumu, cik ilgi mēs ar viņu esam gatavi darboties. Ja? 1 nedēļu, 1 mēnesi, 1 gadu. Ja? Cik ilgi? Tik ilgi, kamēr Dievs neiedod kaut kādu citu uzdevumu. Tā ir uzticamība. Bieži vien cilvēki saka, es gribu tur Dievam kalpot, un viņš kaut ko paņem, ātri paķer. Un skaties, viņš kaut kādu brīdi ir, un viņa vairs nav. Kur viņš palika? Vispār neviens nezina. Ja? Pat nav ne ziņas, ne miņas nav. Ja? Tā ir neusticamība. Ja? Tas cilvēks uz viņu nevar paļauties, uz viņu neko nevar būvēt. Ja? Kā Bībele saka, kad mēs esam dzīvi akmeņi, kad Dievs no mums būvē savu valstību, savu draudzi. Dzīvi akmeņi. Viņš paņem, ieliek katru no mums savā vietā. Cik ilgi, tikmēr, kamēr vajag. Kamēr viņam to vajag. Amen? Amen. Un citreiz tas ir ļoti neērti, jo tas nesaskan bieži ar to, ko mēs gribam kā cilvēki. Jo mēs kā cilvēki gribam kaut kādas citas lietas. Bet ja mēs esam uzticami, tad mēs izvēlamies to, kas Dievam ir svarīgs. Ja? Un to, ko mēs esam citiem solījuši. Amen? Amen. 8. ir lēnprātība. Pazemīga un maiga attieksme, spēks sevi kontrolēt. Mateja evaņģēlijas 11.29 saka, mācieties no manis, es esmu lēnprātīgs. Ja? Un interesanti, ka Jēzus viņš pēc savu raksturu, ja, no vienas puses mēs viņu redzam, ka viņš bija tāds dinamisks sludinātājs, atbrīvošanas, kalpošanas, dziedināšanas, gāja no vietas uz vietu, izdzina šos tirgotājus no tempļa, bet tāpat laikā, ka viņa šī būtība, kad viņš saka, ka es esmu lēnprātīgs. Ja? Tad viņš nevis uzsver to savu tādu radikālismu, ja? Bet viņš tieši runā par to, ka mācieties no manas lēnprātība. Ja? Acīm redzot, tā ir tā īpašība, ar ko cilvēkiem nav viegli tikt galā, pareizi? Būt lēnprātīgiem. Vieglāk ir tā kā aizdegties, kaut ko aizsvilties, tas ir tā kā dabiski, ja? Bet būt tādiem lēnprātīgiem, ka tu vari nobremzēt, ka tu vari apstāties, apdomāt un tad reaģēt, ja? Ka ir tāds arī teiciens par to, ka svarīgi, ka mēs neesam reakcionisti, ka mēs nevis reaģējam uz situāciju uzreiz, bet ka mēs nogaidām, mēs palūdzam, nomierinamies un lēnprātībā sniedzam atbildi. 9. ir atturība, jeb paškontrola.
Un tātad, kas tas ir? Tā ir spēja valdīt par savām vēlmēm, emocijām un rīcību, lai sasniegtu mērķi. Un 1. Korintiešu 9.25 saka, kas piedalās sacīkstēs, ir atturīgs visās lietās. Tātad tāda veida atturība, kas nevis sevi moca, bet ir orientēta uz konkrēta mērķa sasniegšanu. Un Pāvils šeit ņem šo piemēru no sportistiem, kas piedalās sacīkstēs, un viņu mērķis ir dabūt šo iznīcīgo vainagu, bet mūsu mērķis, kā Pāvils saka, ir sasniegt šo neiznīcīgo, saņemt šo neiznīcīgo vainagu, bet lai to mēs varētu sasniegt, mums ir vajadzīga šī atturība vai paškontrola. Un tas ir saistīts ar cilvēku ikdienu, ar dienas režīmu, ar ēšanu, ar fiziskām aktivitātēm, ar prioritāšu nospraušanu un lēmumiem. Tāpēc, kad pirmkārt ir tas, kad ir vajadzīgs šis mērķis, ka mēs saņemam no Dieva mērķi, uz kuriem mēs skrienam. Amen? Amen. Un tad, kad mēs saņemam šo mērķi, tad mēs pakārtojam savu dzīvi šī mērķa sasniegšanai. Un tā ir mūsu dzīves augstākais aicinājums, ka mēs pārējo pakārtojam. Un uz tā arī būvēt šī atturība. Nevis vienkārši atturēties tikai tāpēc, ka atturēties, ja, vai tāpēc, ka tas ir moderni, kā šodien ļoti tā kā, tur veselīgs dzīvesveids, tā kā tāds jaunā paaudzē ir tāds, ka tas nav mērķis, kā sasniegt mērķi, bet tā kā šis veselīgais dzīvesveids kļūst par pašmērķi. Tas nav mūsu pašmērķis, tas ir tikai līdzeklis, lai sasniegtu mērķi. Amen? Amen. Tas ir tikai līdzeklis. Bet mums ir vajadzīgs šis līdzeklis, tāpēc, ka ja mēs sevi nepakļaujam, ja nepaliekam apakšā zem šī mērķa un līdz ar to nepakārtojam savu dzīves ritmu, savu ikdienu, savus ieradumus, tad mēs nekad nesasniegsim šos mērķus. Cilvēkam ir arī no Dieva dots, ka viņam ir jārūpējas par sevi. Viņam ir jāskatās, cik viņš guļ, ko viņš ēd, ar kādu sabiedrību. Ja? Tāpēc, kad ir cilvēki, kas velk uz leju, nav jau ar visiem laiks jāpavada. Ja? Svarīgi ir tādi cilvēki, kas tev ceļ uz augšu. Ja? Īpaši tad, kad tu tā kā vēl audz tajā un pats nostiprinies. Un tā arī ir atturības un paškontrolas izpausme. Ja? Prioritāte, kad, pieņemsim, būt dievkalpojumā, tā ir tava prioritāte. Tad ir dienā, kad tev ir dievkalpojums, tu visi pārējās lietas mielēc malā. Ne? Tad nav ne kartupeļi, ne brālēti, ne māsits, ne vēl kaut kādas lietas. Tev ir dievkalpojums. Ja? Tā ir tava prioritāte. Tu esi nolicis sevi zem šīs prioritātes, zem šī mērķa, un tu gadu no gada, mēnesi no mēnesi, dienu no dienu ej un piepildi to. Ja? Un tas ir saistīts arī ar, kā mēs iepriekš runājam, ar šo uzticamību, ja? Ka tu esi uzticams. Ka nav tā, ka tu tikai parādies un kaut kur atkal pazūd un neviens nezin, kur tu esi palicis. Ja? Kāds kopā ar kaut ko ar tevi gribētu izdarīt, bet tu neesi pieejams. Ja? Tu neesi pieejams. Tāpēc, ka tu neesi nospraudis šīs prioritātes. Un tas ir mūsu pašu uzdevums. Ja? Jo citreiz arī tas, ka cilvēki saka, viņi grib, lai Dievs viņus varētu lietot. Kā tevi var lietot, ja tu neesi uzticams, ja tu skraidi kaut kur apkārt tanī brīdī, kad tev ir jābūt tā kunga namā. Amen? Amen. Un tātad Dievs caur šiem augļiem atklāja pats savu raksturu. Ja mēs skatāmies kopumā uz šiem augļiem, mēs redzam, ka šie augļi atspoguļo Dievu raksturu. Un tad viņš grib, lai mēs ar svētā gara palīdzību attīstam, jeb izveidojam viņa raksturu un viņa būtību mūsu dzīvēs. Ja? Tā kā ar svētā gara palīdzību Dievs, viņš ieliek mūsos savu raksturu. Un tas ir formēšanās. Tas nav tā kā mēs runājam, kā gara dāvanas, ko mēs saņemam. Bet tas ir process, tie ir mūsu lēmumi, tā ir cīņa, lūgšanās, ja? Tas ir sevis nodošana, sevis ziedošana mērķim, ja? Dieva augstākam, kā Bībele saka, Dieva augstākam aicinājumam. Ja? Kā Zandai arī bija tas, man patīk tas, kā viņa teica, ka mūsu aicinājums viņš ir augstāks par kaut kādām tādām
Viņš ir pārāk augsts, lai mēs viņu aizvietot ar kaut ko citu. Tas ir daudz, daudz augstāks šis aicinājums, kas nāk no viņa. Un raksts saka, kāds viņš ir, tādi mēs, bet tas nenotiek automātiski. Ja? Viena lieta, ka mēs lasām Bībelē šo rakstvietu, kas raksta par to, kad kāds viņš ir, tādi mēs. Bet mēs kļūstam tādi, kā viņš, tad, kad attīstam savā dzīvē šos gara augļus. Amen? Amen. Tad tas ir kopdarbs Dievs un cilvēks. Un Svētais Gars kā skolotājs, viņš formē mūsos šos augļus, taču mums ar viņu jāsadarbojas, un tas nenotiek bez mūsu līdzdalības. Tas nav tā, Dievs, ko tu gribi, to tu dari. Bībele saka, ja jūs sagribēsiet un paklausīsiet, tad notiks tas un tas un tas jūs dzīvēs. Ja? Mums ir vajadzīgs šī, ka mēs sagribam un mēs līdzdarbojamies, ja? Ka mēs esam gatavi atteikties no kaut kādām lietām, ka mēs esam gatavi mainīties, ka mēs esam gatavi mainīt savus ieradumus, savus kaut kādas vēlmes nolikt malā. Un es domāju, ka tas ir līdzīgi, kā ja mēs skatāmies uz savām dzīvēm, vismaz es skatos uz savu, tad man nebija grūti ticēt tam, ka Dievs ir. To es ticēju jau bērnības. Man visgrūtākais bija pieņemt lēmumu, nolikt malā savu gribu un pieņemt viņa gribu savai dzīvē. Un es vienkārši, ejot cauri gadiem, es redzu, ka arī tad jau, kad mēs esam pieņēmuši Jēzu Kristu par savu kungu glābēju, ka mēs esam piedzimuši no augšienes, ka mēs esam draudzē, bet šī cīņa vienalga ir. Kā Pāvils arī raksta, ka šī cīņa starp garu un miesu, ja? Viņa ir. Viņa nepazūd. Arī esot mums draudzē, viņa nepazūd. Tā ir šī ikdienas cīņa, kad mēs noliekam malā savu egoismu un pieņemam to, ko Dievs gribēja. Un tas dara, patiesība ir tā, ka tas dara mūs laimīgs, ka mēs pieņemam viņa šo gribu savās dzīvēs. Ja? Un Jēzus, viņš ir kā mūsu piemērs, un viņš teica, ka mans ēdiens ir darīt tēva gribu. Ka tas viņu darīja laimīgi, ka tas piepildījumu atnes. Un tas arī atnes piepildījumu mūsu dzīvēs. Amen? Amen. Un korintieši, ja mēs paskatāmies uz korintiešu draudzi, Pāvils raksta par Korintas draudzi, ka draudzi ļoti spēcīgi darbojas gar dāvanās, bet nebija augļi. Ja? Un tur notika visādas trakas lietas, ko mēs... Es, kad sākumā lasīju korintiešu vēstuli, es domāju, kā tas vispār iet kopā? Gara kustība, gara dāvanas, bet totāli, teiksim, neuzvedība. Vienkāršiem vārdiem sakot, ja? Ko viņš tur min tos piemērus, ja? Ka tur cits guļ ar tēvu, sievu un vēl kaut kādas un strīdu un šķelšanās. Un tas ir tas, kad mums ir jāpieaug tajā, ka Dievam vienmēr ir vairāk. Jā, mēs saņemam kaut kādas lietas, ir forši, kaut kādas lietas notiek, ja, ka es izsūtīju mācekļus, viņi atnāk atpakaļ, un viņi saka, wow, mēs tur dziedināšanas bija un jaunie gari izgājumi, un es viņiem saku priecēties, ka jūs vārdi ir ierakstīti dzīvības grāmatā. Ja. Un tāpat arī mūsu dzīvēs ir svarīgi tas, ka mēs ejam tālāk, ka mēs nepaliekam kaut ko tā kā neiebuksējam, bet mēs ejam tālāk. Mēs redzam, ka Dievs grib formēt savu raksturu mūsu dzīvēs. Ja. Un mums ir ar viņu jāsadarbojas. Tas nenotiek automātiski caur vienu lūkšanu, tā ir ikdiena, tie ir lēmumi, ja. Tā ir atbildība, tā ir, kā mēs runājam, šī uzticamība, paškontrolē. Kā mēs reaģējam uz situāciju, kā mēs attiecamies pret cilvēkiem, ja. Kā mēs pirmkārt attiecamies savā ģimenē, pret saviem bērniem, pret saviem laulātajiem, pret vecākiem, pret darbā, kāda mēs esam. Ja. Vai mēs esam kā gaisma tādā vietā? Vai cilvēki no mums var skatīties un gūt piemēru, kā darīt? Var jau, tā kā kādreiz arī, es neatceros, kurš sludinātājs teica, ka uzlīmē mašīnai kaut kādas kristīgās tās uzlīmes un brauc kā nenormāls pa pilsētu. Viņš saka, ko tu dari? Ko tu dari? Kam tu gribi to parādīt?
Kam tu to gribi parādīt? Vēl labāk to spēju telefonu. Jā, vēl spēju. Rakstīsiet, braucot. Jā. Un Bībele saka, ka mēs esam dzīvu vēstuli, ja, staigājuši vēstuli, ka cilvēki lasa mūs. Un interesanti arī tas, ka cilvēki viņi ne tik daudz klausās mūsu vārdos, bet viņi skatās uz mūsu dzīvēm. Tāpēc arī ir tik svarīgi mūsu dzīvēs, lai šie augi izveidojās. Ja. Pāvils šeit arī viņš runā par to, ka tie, kas Kristum pieder, savu miesu krustā situši līdz ar kaislībām un iekārošanām. Un viņš saka, ja dzīvojam garā, tad arī staigāsim garā. Un patiesībā, ja mēs tikai iedzinamies šajos vārdos, tad ir ļoti liels dziļums, ka tajā, kad ja kas Kristum pieder, ir savu miesu krustā situši līdz ar kaislībām un iekārošanām. Ja dzīvojam garā, tad arī staigāsim garā. Ja, ja mēs sakam, ka mēs esam garīgi cilvēki, tad arī staigāsim garā, lai mūsu dzīvēs būtu šie gara augi. Jo pretējā gadījumā tā ir tāda ārēja forma, bet satura nav. Bet mums vajadzīgs, lai šis saturs, lai viņš formējās, lai izveidojās mūsos. Jo Jēzus grib, lai mēs būtu līdzīgi viņam. Un izlasīsim no 1. Korintiešu 13, no 1 līdz 8. Un šeit rakstīts, ja es runātu ar cilvēku un eņģeļu mēlēm un man nebūtu mīlestības, tad es būtu skanošs varš un šķindošs zvārgulis. Un ja es pravietot, un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un ja man būtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad man nelīdz nenieka. Tad tas man nelīdz nenieka. Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauž, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga, tā neizturas piedaudzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā neskaistas, tā nepiemet ļaunu, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā apklāja visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Mīlestība nekad nebeidzas. Pravietošana beigsies, valodas apklusīs, atziņa izbeigsies. Bet mīlestība paliek mūžīgi. Un šeit mēs redzam to, kad Pāvils runā par to, ka gara dāvanas viņas vienā brīdī beigsies. Debesīs gara dāvanām nav nozīmes. Bet mīlestība paliek, raksturs paliek. Tas ir interesanti aizdomēties, ka tas, ko mēs šodien formējam savās dzīvēs, savā sevī, ka tam ir mūžīga vērtība. Kā viņš raksta, ka mīlestība nekad nebeigsies. Ja? Tad mīlestība gara augus. Ja? Kam nav, viņam nav lieta, tas nav tā kā ābolam, ka viņam ir derīguma termiņš mīlestība. Tas ir kaut kas, ko mēs sevī ieliekam, kam ir mūžīga vērtība. Protams, kad ir svarīgi, ka mums ir šīs gara dāvanas, bet ir svarīgi, ka mūsos veidos šie gara augi. Amen? Amen. Un tad svētais gars, viņš pazīst mūs, viņš zina katru individuāli, un viņš ir vairāk ieinteresēts mūsos nekā mēs paši. Amen. Brīžam ir tā, ka mēs neko negribam. Mēs esam cilvēki, mums ir savas vājības, savas grūtības, savi kalni, savas ielejas, bet svētajam garam viņam tā nav. Viņš ir konstants, viņa attieksme pret mums ir nevainīga, un viņš palīdz mums ikdienas. Viņš palīdz mums ikdienas, bet tas, kas mums ir jābūt atvērtiem, mums ir jāsadarbojas ar viņu, mums ir jāgrib, un vienkārši ir jādara tās lietas, uz ko viņš mums mudina. Tāpēc, ka viņš bez mums to neizdarīs. Mūsu dzīvēs mēs no vienas puses paši nevaram radīt šos gara augus. Un no otras puses svētais gars bez mūsu līdzdalības arī mūsu dzīvēs nevar radīt šos gara augus.
Tas ir interesanti, kā Dievs to ir salicis kopā. Ja? Un tas ir arī faktiski, tas ir derības princips. Ja? Bībele saka, mēs esam derībā ar Dievu. Ko nozīmē derība? Tas, ka katrs derības partners no savas puses izdara maksimumu. Ja? Kādā jautājumā, kopīgā lietā. Tas nekad nav tā, derība nekad nav tā, ka tikai viens kaut ko dara. Ja? Tāpēc ir šī sadarbība, cilvēks un Dievs. Ja? Svētais gars un mēs. Ja? Svētais gars strādā pie mūsu ikdienas, formē mūsos šo Kristus raksturu. Ja? Un mēs no savas puses līdzdarbojamies. Amen? Amen. Un vienkārši interesanti ir tas, kad pieņemsim, ja mēs paņemam augus, ja? Ja mēs paņemam augus, tad augi, viņi ir jākopja. Ja augu vienkārši tu kaut kur ieliec, es domāju, visi šeit ir pieredzējuši to. Man vislielākā tāds šogad bija ar vīnogām un otrs siltumnīcā tomātiem un gurķiem. Es pavasarī izkopu vīnogas, cits saka, rudenī viņas jāizkopa. Bet, nepaspēju rudenī izkopaus. Bet šogad man ir pilns ar vīnogām. Nekad nav bijis tik daudz. Bet es arī nebiju viņas kopis. Ja? Un otrs siltumnīcā mēs izgriezām lapas gan gurķiem, gan tomātiem. Viņi tagad tādi mazliet sākumā īpatnē, bet kā viņi tagad ražo gurķus un tomātus. Ja? Un tas ir tas, kad kāds kopi, kāds rūpējas, bet tam, par kuru rūpējas, ir jāatļauj un jāgrib. Un tad ir šī auga. Un tā ir cilvēka būtība. Ja mēs lasām 1. Mūzes, tad, kad cilvēks tika radīts, 1. Mūzes 1.28, tad cilvēks tika radīts, Dievs teica, nesiet augus un pavairojieties. Ja? Tā ir mūsu būtība. Un mums ir vajadzīgi šie augi mūsu dzīvēs. Pirmkārt jau šī rakstura auga. Ja? Rakstura auga. Ja? Amen. Nesīsim sevi tā kunga priekšā. Tagad svētais gars, mēs nesam sevi tavā priekšā, mēs nododam sevi tavās rokās un mēs lūdzam, palīdz mums. Palīdz mums sagribēt šo, lai mēs būtu līdzīgi tev, kā tu saki savā vārdā, kāds tu esi, lai mēs būtu tādi kā tu, kungs. Palīdz mums mainīties, palīdz mums izveidot savās dzīvēs šos gara augus, kungs. Šos 9 gara augus, par kuriem mēs runājam. Kungs, tu redzi katru no mums. Tu esi radījis katru no mums. Un tu kā labais gans vadi mūs katru no mums. Mēs te pateicamies, svētais gars, kad kaut arī mēs esam nespēcīgi, tu esi spēcīgs. Tu esi spēcīgs mūs pacelt, tu esi spēcīgs mūs izveidot, formēt pēc savu tēlu un pēc savas līdzības, kungs. Un tā ir mūsu sirds vēlēšanās, Jēzu, ka mēs gribam kļūt līdzīgāk tev dienu no dienas, kungs. Un palīdz mums nolikt malā visu savu egoismu, visu savus dusmas, visu savus kaut kādas miesas gribas, savas kaut kādas lietas, kas tev nav patīkams, palīdz mums to visu nolikt malā. Palīdz mums izvēlēties pareizas prioritātes, kas ir saskaņā ar tev, kungs, saskaņā ar tavu gribu, saskaņā ar tavu vārdu. Un mēs gribam redzēt, kā tavu valstību iet plašumā, pirmkārt mūsu dzīvēs. Un tad tālāk pie citiem cilvēkiem, lai tavu valstību tēvs iet plašumā. Tā kā tu esi iecerējis debesīs, tā mēs atraisam šeit virs zemes. Jēzus Kristus vārdā, mēs tev pateicamies, svētais gars, ka tu māci mūs visā patiesībā, kungs, ka tu atklāji mums savu gribu vairāk un vairāk, ka tu iedod mums atklāsmi par savu vārdu, un ka ieliec mūsos slāpes pēc tavu vārdu, pēc tavu garu, ka mēs nevis kaut kādu pienākumu dēļ ņemam un lasam tavu vārdu, bet ka mūsos ir šīs slāpes, ka mēs gribam lasīt, kungs, ka mēs gribam būt tavā klātbūtnē, ka mēs gribam iet un darīt tavus darbus, kungs, halleluja. Lai tas nebūtu kaut kāds tāds, kad tikai pienākumu dēļ, bet tās mēs lūdzam, lai tas
lai palīdz mums izmainīt mūsu sirds, lai tas ir kā mūsu sirds vēlēšanās, ka mēs gribam sanākt kopā, kungs. Ka mēs gribam pielūgt un slavēt Tev, ka tas ir mūsu sirdīs, kungs. Halleluja! Lai tas nav kaut kāds vienkārši kaut kāda tradīcija vai kaut kāds rituāli, bet lai tas ir dzīvs. Lai tas ir dzīvs mūsu sirdīs, kungs. Halleluja! Mēs lūdzam tiešām, lai Tavs vārds, lai Tavs gars palīdz mums, kungs. Halleluja! Tu redzi katru no mums, kungs, un es Tev pateicos, ka Tu pacēli ticību, ka Tu dod cerību, kungs, ka Tu dod jaunu spēku visās lietās. Es Tev pateicos tās, Jēzus Kristus vārdā, kungs, ka Tu pacēli katru no mums. Nevienam nav kaut kur jābūt kaut kādā nospiestībā vai depresijā. Es Tev pateicos, ka Tu pacēli, ka Tu dod prieku, ka Tu dod savu mieru, kungs, halleluja. Ka Tu dod pārdabīgu prieku, ka mēs spējam priecāties neatkarīgi no apkārtējās situācijas, kungs. Un ka nekas nespēja laupīt šo prieku, tāpēc, ka tas prieks ir no Tevis, kungs. No tā, ka mēs zinām Tevi, kungs. Ka mums ir attiecības ar Tevi, kungs. Jēzus Kristus vārdā. Amen. 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 Jā, tā ir tāda ārkārtīgi, vienkārši redzu to, ka tas vārds par šo ko Pāvils runā par gara augiem mūsu dzīvēs, ka tas ir kā tāds pamats, kas mums ir jāizveido. Jo pretējā gadījumā mēs esam, kā Pāvils saka, kā tādi mazgadīgi bērni, ko katrs vējš turpas svaidē. Ka tas ir šis raksturs, ja? Ka tas ir Kristus raksturs mūsos. Ja? Un viņš nenotiek tikai kaut kā caur vienu lūkšanu vai kaut kā caur roku uzlikšanu, bet tas formējas no mūsu ikdienas, ja? No mūsu izvēlēm, no mūsu lēmumiem. Un, jā, interesanti arī tas, kad ja mēs arī nespējam kaut kādas lietas, tas nenozīmē, ka mums ir jāatmet. Mums vienkārši ir jāsauc pēc Dieva, Dievs palīdz, es netieku galā, palīdz Dievs, ja? Un viņš nāk un palīdz. Amen. Un viņš nāk un palīdz. Kā Bībele saka, ja mēs arī esam nespēcīgi, taču viņš ir spēcīgs, ja? Es relīzēju, mēs braucām uz Valku sludināt, es kaut kāds vairākus mēnešus atpakaļ, es nebiju nakti gulējis vispār. Tāds sajūta tāda, ka tu knap var kājas pavilkt. Un es Dievu saku, Dievs, es nekur nevaru aizbraukt. Dievs saka, jā, arī tu esi nespēcīgs, es esmu spēcīgs. Ja? Ja ir kaut kādas lietas, ar ko mēs netiekam galā, un mēs esam nespēcīgi, mēs to atzīstam, ka mēs esam nespēcīgi, bet mēs redzam to, ka Dievs ir spēcīgs. Dievs ir spēcīgs. Amen? Amen. Amen.